Katrā cilvēkā droši vien vēlme, tas varbūt kaut kādā ziņā cilvēka kodā iekodēts, nodot tālākajām paudzēm kaut ko. Daļa to saprot, kā radīt pēcnācējus, bet daļa to saprot arī, kā nodot zināšanas un prasmes. Vai ir bijis kāds brīdis, kad tu esi apsvērs aiziet no izglītības nozares? Man šo jautājumu uzdod ļoti daudz cilvēku ikdienā. Edgar, cik tu reizes gribēji aiziet? Es viņiem saku, dienā kāds 2 vismaz sanāk. Respektīvi, tas problēma jautājums, kā padarīt skolu par pievilcīgu darba vidi. Jaunie būs tie, kas uzdos jautājumu par jēgu, kāpēc es to daru, kāda tam nozīme, un arī procesā viņi daudz par šo uzdos jautājumus. Un tāpēc vadītājiem ļoti būtiski būt kabatā ar atbildēm, kāpēc to darīt. Ja Latvijā man bija tāda sajūta, ka tu piespiedu kārtā mācies, un tad sākot studēt Norvēģijā, es atceros joprojām, pilnīgi fiziski atceros tās izjūtas. Man tā patika mācīties, es tā baudīju to mācīšanās procesu, un es joprojām ik pa laikam mēģinu analizēt, kur bija tā atšķirība. Alga nav sliktākā. Šobrīd mēs vairs nerunājam par sliktu algu skolotājiem. Labdien, laipni lūgti raidieraksts Cilvēks un organizācijas 7. epizodē. Kā radīt un vadīt organizācijas, kurā cilvēks jūtas piederīgs, motivēts un var pilnvērtīgi izmantot savu potenciālu, ir šī raidieraksta pamatjautājums. Uz to meklējam atbildes kopā ar dažādiem viesiem. Šodien pie mums viesojas Edgars Plētiens, Raunas pamatskolas direktors. Raidījumu vadu es, Agnes Cimdiņa, biznesa antropoloģe un PricewaterhouseCoopers dažādības un iekļaušanas prakses vadītāja Baltijā. Tātad, šodien mēs runāsim par skolu kā organizāciju, kā darba vidi, kā mācību vidi, kur augt un pilnveidoties grib gan skolēns, gan skolotājs. Un kā tad radīt tādu vidi skolās, kurā var mācīties, kurā grib mācīties gan skolēns, gan arī strādāt skolotājs. Tie būs mūsu šodienas pamatjautājumi, un Edgars ir ne tikai Raunas pamatskolas direktors, bet arī programmu Iespējamā misija un mācībspēks, kurators un mācībspēks, un arī vēsturnieks, un arī draudzīgi aicinājumi Cēsu valsts ģimnāzijas skolotājs, respektīvi ar plašu pieredzi izglītības sektorā. Labdien, Edgar! Jā, sveicināti! Man ir daudz jautājumu, ko tev šodien uzdot, jo izglītība kā cilvēka kapitāla pamats, vai ne, tas ir tas, ar ko tu ikdienā strādā. Un arī organizācijas, protams, par šiem jautājumiem domā un saprast, kā tās sinerģijas varētu veidoties labāk starp skolu un darba dzīvi, un kā skola, kā darba dzīve izpaužas skolā, vai ne, un kāda ir tā vide, kurā mūsu nākamā paudze pilnveidojas. Tas ir jautājums, kas skar visu Latvijas sabiedrību. Bet sāksim varbūt ar tevi pašu. Kas tev personīgi motivē strādāt izglītības sistēmā, un vai ir bijis kāds brīdis, kad tu esi apsvērs aiziet no izglītības nozares? Man šo jautājumu uzdod ļoti daudz cilvēku ikdienā. Edgar, cik tu reizes gribēji aiziet? Es viņiem saku, dienā kāds 2 vismaz sanāk, tā caurmērā vidējais rādītājs, jo vienkārši tas, kā lai saka, tās neiedzības sistēmā ir gan daudz. Taču tā motivācija palikt un būt izglītībā ir absolūti vienkārši. Faktiski izglītība manā definējumā ir vienīgā nozare pasaulē, kurā ir iespējams ietekmēt nākotni. Pārējām nozarēm mēs strādājam ar tagadni, mēs strādājam varbūt ar pagātni, bet nākotni ir iespējams ietekmēt izglītības nozarē. Un tā ir tā mana motivācija būt tur. Ja es kādreiz nebūšu skolas vadītājs, tad noteikti skolotājs kaut kādā nelielā slodzē. Es gribu palikt tik ilgi, kamēr bērniem gribas uz mani skatīties kaut kādā ziņā. Tik interesanti, jo tu esi vēsturnieks, vai ne, pēc izglītības tajā pašā laikā. Vēsturē mēs skatāmies, vai ne, pagātnē, un atkal izglītība ir tas, kas ietekmē nākotni. Tur tā pagātne un vēsture, pagātne, vēsture, nākotne. Jā, un jo it kā ir tas triviālais teiciens, bērni ir mūsu nākotnē, bet no vienas puses mēs sakam, bet tā sarežģītība jau ir tajā. Mēs bieži vien kaut ko runājam, bet tad ir jautājums, kā mēs rīkojamies. Un tad tas mērķis par skolu ir tieši tāds, ka ja es redzu, ka šitā lietām jānotiek, tad es gribu viņus ieviest. Un skaidrs, tas nozīmē kaut kā sazipotā versijā to darīt, jo visu to izklājumu, ko pasaulē vajag, nevar ieviest. Un tad ir jautājums, uz ko tad fokusēties. Jā, un ja mēs skatāmies uz izglītību kā uz organizāciju, vai ne, tad kāds būtu tavuprāt tas vēlamais rezultāts, kas būtu jāsasniedz? Manā definējumā, es
jāatzīst, es vienkārši uzreiz jau sākumā pateikšu, ka es uz lietām raugos ārprātīgi vienkārši un reizē arī komplicēti, jo faktiski pie tām vienkāršām lietām mēs nokļūstam caur komplicētību. Un man šķiet, ka jebkuras izglītības pasaulē gala rezultāts ir ārprātīgi vienkārši. Tas ir labs tās konkrētās sabiedrības loceklis vai pilsonis. Šajā gadījumā, ja mēs definējam par Latviju, tad skolai jāsagatavo labs Latvijas pilsonis ar jēdzīgām vērtībām, ar ieradumiem, ar visām pārējām lietām. Un jā, manā redzējumā, un tad, ja mēs pieskarsimies, man ir skarbs viedoklis arī par eksāmeniem, bet manā redzējumā skolai vispirms ir jāizaudzina labs cilvēks sadarbībā ar ģimeni. Un tāda pēc tam seko viss pārējais, kas ir prasmes, zināšanas. Protams, prasmes zināšanas manā redzējumā ir caurvīt tajā procesā, kurā notiek tas audzināšanas stāsts. Cik brīnišķīgi, kā man patīk tas, ko tu teici. Un mēs noteikti atgriezīsimies sarunas otrajā pusē vairāk uz šiem jautājumiem, kas tad ir tas, kas veido to cilvēku un kā mēs saskatām viņā potenciālu. Bet varbūt pirms mēs ejam pie tiem jautājumiem, es joprojām gribētu parunāt par to profesionāli piesaisti izglītības sistēmā. Un varbūt mazliet dīvaini, ka es uzsāku šo sarunu ar jautājumu, kas tev motivē palikt. Ja? Tas varbūt neizklausās pārāk pozitīvi tas jautājums, atvainojos par to, bet tā mana jautājuma izvēle jau nosaka tas konteksts, kurā mēs saprotam, ka ļoti grūti piesaistīt skolotājus, noturēt skolotājus izglītības sistēmā. Un arī es pati esmu pieredzējis to, ka arī maniem bērniem trūkst skolotāju Rīgas skolās. Kāpēc tad talantīgi, jauni profesionāļi izvēlas vai neizvēlas darbu izglītības sistēmā? Es tam nerunāju par augstāku izglītību, bet par pamatskolu vai vidusskolu. Un tur arī uz šo jautājumu faktiski mēs arī varētu runāt stundu tikai atbildot šo jautājumu. Jo tur tā mana pieredze 15 pēdējos gadus izglītībā, kur es strādāju gan ar jaunajiem skolotājiem, gan arī ar pieredzējušiem skolotājiem, ir ļoti, ļoti dažāda. Proti tas, kāpēc jaunie cilvēki, profesionāļi vai vispār profesionāļi nāk uz skolu, tas nenozīmē vienmēr, ka viņi būs gados jauni. Tādā ziņā. Kāpēc viņi nāk uz skolu? Tur ir daļai cilvēku, tas ir klikšķis dzīvē, kur viņi saprot, ka es gribu atrast jēgu dzīvē, un viņš saprot, ka jēgu dzīvē viņš atrodas ar to darīšanu sabiedrībai un respektīvi, katrā cilvēkā droši vien vēlme, tas varbūt kaut kādā ziņā cilvēka kodā iekodēts nodot tālākajām paudzēm kaut ko. Daļa to saprot, kā radīt pēcnācējus, bet daļa to saprot arī, kā nodot zināšanas un prasmes. Un tad tie cilvēki, kas atnāk uz skolu, ir ar savu vēlmi nodot šīs zināšanas un prasmes tālāk, un tieši tā viņi to arī definē. Tāpēc viņi atnāk uz skolu. Un viņiem nav, ja uzdodas jautājumu, kāpēc tu atnāc, tad prioritāri būs šis nodot tālāk, otrs palīdzēt sabiedrībai, un kaut kur tur otrajā, trešajā, bieži vien trešajā, ceturtajā vietā būs atalgojums. Cik man par šo maksās vispār? Tie, kas atnāk jaunie cilvēki, viņi atnāk tā vai citādi šo programmu. Šobrīd ir divas programmas, kas ļoti mērķiecīgi, kā saka, piesaista profesionāļus, mācīt spēkus un iespējām misija. Tad viņi atnāk ļoti mērķiecīgi uzrunāti. Tur dažādi lozungi var būt, esi līderis vai nāc skolā maini pasauli. Tur var būt ļoti dažādi, bet tie jaunie cilvēki, viņi atnāk, jo viņiem, kā lai saka, ir tas jaunības enerģija, un viņi grib kaut kādas lietas skolā izdarīt. Un tas ir iemesls, kāpēc viņi nokļūst skolā. Tur apakšā ir iespēja palīdzēt, būt noderīgam, dažādas droši vien citas lietas. Savukārt tas, kas šīs abas grupas, šīm abām grupām tā vai citādi kaut kādā brīdī liek pamest skolu, pamatā ir attieksmi jautājums. Es šodien droši vien ļoti daudz pieskaršos attieksmēm, bet tā ir attieksme no skolas vadības. Tas ir ļoti populārs iemesls, kāpēc jaunie skolotāji pamet skolu. Tad tur apakšā var būt ļoti daudz, kas tur var būt atbalsta neesamība, tur var būt attieksmes lietas, kur vienkārši tā attieksme ir noraidoša, negatīva vai kā citādi, vai par vadītāju kļūst cilvēks, kuram tur nevajag būt, tur ļoti dažādi.
Un vēl viena lieta, kāpēc viņi pamet, ir attieksme, kas tālāk seko vai nu no vecākiem, kas ir kaut kādi ļoti konkrēti gadījumi, vai arī no kolēģiem, kas arī ir ļoti konkrēti gadījumi. Un šeit arī te ļoti svarīgi saprast, šo nevar vispārināt. Jo mēs runājam faktiski tajos negatīvos gadījumos, mēs runāsim par ļoti konkrētiem gadījumiem, kurus īstenībā ar tādu pikšķerēšanas metodi viņi var īstenībā risināt. Bet tas prasa, protams, enerģiju. Nu jā, un tā arī uzreiz sadzirdu tās sinerģijas ar korporatīvo vidi, jo arī korporatīvā vidē ir tas izteiciens, ka darbinieks neatstāja darba vietu, bet vadītāju. Jā. Bet, ja mēs vēl varētu parunāt par to, jo darba, tas ir tas, kas arī to darba vidi lielā mērā ietekmē. Bet, ja tu salīdzinātu, piemēram, tagad esošo, tā var teikt, tādu jaunāku paudzi un jaunākas paudzes skolotājs un vecākas paudzes skolotājs, kā atšķirās viņu gaidas pret darba vidi? Tie, kas ir pieredzējuši skolotāji, viņi caurmērā vai parasti ir tādi izteikti darba rūķi. Tas ir ļoti saistīts ar paudzēm. Viņi ir, kā es žargonā mēdzu teikt, viņi ir kapātāji. Viņi tur ies, viņi izdarīs, tur viņiem nebūs tur kaut kā teikums par to, ka šis ir par daudz, vai man darba laiks, vai kā. Tie ir kolēģi, un tāpēc ļoti arī novērtēju tos. Un šeit arī ļoti būtu saprast, ne visi tādi ir. Un būs konkrēti gadījumi, kuri tādi nav. Bet pārsvarā, cik man bijusi saskare, kolēģi, kuriem ir pieredze sistēmā, viņi ir tādi ritīgi izteikti darbrūķi. Savukārt tie, kas ienāk jaunie cilvēki sistēmā, viņi meklē jēgu lietām. Ja pieredzējuši kolēģi neuzdos jautājumu, ziniet, kāds šitam jēga, viņi ņems un izdarīs. Būs arī tādi, kas uzdos. Un tur ir tie cilvēki, respektīvi, tie cilvēku tipi skolā ir ļoti daudz un dažādi. Tā ir vadītāja sarežģītība, reaģēt uz viņiem visiem. Bet caurmērā jaunie būs tie, kas uzdos jautājumu par jēgu, kāpēc to daru, kāda tam nozīme, un arī procesā viņi daudz par šo uzdos jautājumus. Un tāpēc vadītājiem ļoti būtiski būt kabatā ar atbildēm, kāpēc to darīt, kāpēc kāda jēga šo darīt tādā vai citādā veidā. Un te sākās nākamā lieta. Vadītājiem ir jāparūpēs, lai no kolēģi, no skolas, ja mēs runājam šajā gadījumā par skolotājiem, lai no skolotājiem noņemtu pilnīgi visu lieko, kas viņiem nav jādara. Un tas ir vadītāja uzdevums. Nevis pateikt, ziniet, man šito prasa pašvaldība vai valsts un ņemiet un izdariet, bet to sijāt un arī godīgi atbildēt pašvaldībai, nē, šobrīd mēs to nedarīsim, tāpēc, ka tā nav mūsu prioritāte. Vai arī atbildēt, nē, šo anketu mēs šobrīd nepildīsim, tāpēc, ka mums daudz citas svarīgās lietas. Un tas ir, tā ir tā vadītāja savukārt mugurkauls un drosme to izdarīt. Kurā brīdī tad rodas tā vislielākā vilšanās? Tagad atnāk jauns skolotājs ar deksmi, viņš grib darīt jēgpilnu darbu, un kura ir tā, kurš ir tas tipiskākais laiks, kad tā vilšanās rodās? Par jauniem skolotājiem tā ir īstenībā atsevišķa zinātne patiesībā. Jauno skolotāju cikls ir ļoti skaidrs un patiesībā, jebkurš ir strādājis vai grib strādāt jauniem skolotājiem, viņam tas ir jāsaprot, ka jaunā skolotāja cikls ir šāds. Un attiecīgi, tas novembris, oktobris pirmajā gadā būs pirmā bedres lieta, tad, kad visiem gaidas būs, kā saka, rozā brilles būs nokrituši, ka arī šis skolotājs vērtē, arī šis skolotājs grib kaut ko iemācīt, pie šī skolotāja arī kaut kas jādara, dažādi. Bet, kad tur nokrīt visiem brilles, un tas pirmais tāds lūzums jaunajiem skolotājiem. Bet, ja mēs runātu vispār kopumā, kas ir tas lūzums cilvēkiem sistēmā, kur viņi aiziet, tas ir tad, kad viņi nedabū to, kā lai saka, apmierinājumu vai nepiepild tās savas gaidas, lai arī kādas katram tās būtu tajā esošā darba vidē. Vai viņi jūt, ka viņi netiek atbalstīti vai viņiem nepalīdz, proti viņus atstāja vienus. Vai tiek uzdoti daudz nejēdzīgu uzdevumu, kur tu saproti, tad šito īstenībā var darīt arī citur, nevis šodien. Tad varbūt, ka man nav īstenībā uz ko vai pie kā kaut kādas lietas vienkārši norunāt, ja ir kaut kādas emocijas. Un vēl viena ļoti būtiska lieta, es nejūtu, ka man
ir blakus, piemēram, vadītājs vai patiesībā jebkurš cits kolēģis, bet pārsvarā droši vien vadītājs, kurš ir gatavs kaut kādās situācijās par mani iestāties vai būt nosacīta mana aizmugure no tā. Un tas ir tas, ko es kolēģiem gada sākumā teicu. Kolēģi, situācijas var būt dažādas, bet es par to gribu uzzināt pirmais. Jo, ja es gribu būt jūsu aizmugure, tad man par to jāuzzina pirmajam, nevis no kāda citas puses pēc tam. Tā. Kas tad visvairāk varētu noteikt? Kas ietekmē to, ka tas cilvēks paliek profesijā un neaiziet tajā? It kā mēs runājam par to onboarding laiku, vai ne? Darbā ievadīšanas periods, kas organizācijās arī var būt no mēneša, citreiz līdz pat gadam atkarībā no organizācijas. Kam būtu jānotiek, tad, lai tas cilvēks pēc tās vilšanās tomēr izvēlas palikt? Viņam ir jātiek sadzirdētam, par ko tā vilšanās bija, un ka tā vilšanās tā vai citādi tādā formātā vai tādā izskatā vairāk neatkārtosies. Jo tā vilšanās jau bieži vien rodas no triviāli vienkāršām situācijām. Man ir kaut kāds gadījums vienalga ar vecāku skolēnu, kolēģi, sauksim, varam turpināt, un tā situācija tā vai citādi netiek atrisināta, vai kāds nepalīdz viņu atrisināt, vai man viņu neizdodas atrisināt. Un tad, ja vadītājs pasaka, un man ir, es esmu kūrējis jaunos skolotājs, ko es aizbraucu uz skolu, un viņi saka, zini, Edgar, man vakardien vadītājs pateica, lai šo situāciju tiek pati galā. Tad es varu tikai iedomāt, tad es saku, kāpēc tu šeit vēl joprojām strādā. Jo tā nevar būt. Tas var būt tajā brīdī, kad mēs uzkrājam konkrētu pieredzi, un tālāk vadītājs kopā ar mani jau analizē un saka, Klau, vai tu redzi, ka šo varētu izdarīt? Kā tu šo varētu izdarīt? Bet sākuma posmā, tajā, kā tu minēji, onboarding vai tajā uzkāpšanas periodā uz organizācijas klāja, tajā vadītājiem jābūt maksimāli sasniedzamam un klāt esošam, lai viņš var iedot nepieciešamu atbalstu. Un tas var būt ļoti dažāds. Tas var būt atbalsts, ka Klau, man īstenībā šobrīd ir grūti, vai mēs varam sarunāt nākamo nedēļu vienkārši, ka es paņemu, jo man ir vajadzīgs savākties, vai man ir vajadzīgs rakstīt diplomu darbu vai jebkā citādi. Vai arī Klau, vai nezinu, mēs varam parunāt par to, ka, nezinu, man mājās ir šitā un tam līdzīgi. Jā, un es nedomāju, ka tas jādara kādam citam. Es to redzu kā vadītāja darbu. Tāpēc vadītāja darbs ir vientuļš darbs, tāpēc viņš ir ļoti grūts, un tāpēc vadītājiem jāatrod savi resursi, kā viņš viņus akumulē. Vai viņš brauc uz kalniem, vai viņš iet mežā skaldu malku, vai jebkā citādi. Bet tam atliek laiks? Tam ir jāatrod laiks. Manā gadījumā tās ir brīvdienas, kad es esmu vienkārši tieši tā, kā es minēju, es dodos mežā, es āģēju malkus, viņu skaldu, es gādāju, es roku zemi. Tas ir veids, kādā veidā es atjaunojos. Ja man kāds atņemtu šo uz mēnesi, es varu droši teikt, pēc 3 nedēļām būtu tā. Cik interesanti, jo publiskajā vidē arī, protams, nemitīgi mēs dzirdam diskusijas par izglītības sistēmas kvalitāti, tur nemitīgas pārmaiņas, un mēs dzirdam par skolotāju trūkumu un pārsvarā par dažādām problēmām izglītības sistēmā. Bet reti tiek runāts par skolu kā pievilcīgu darba vidi. Respektīvi, tas problēma jautājums, kā padarīt skolu par pievilcīgu darba vidi. To es neesmu pārāk daudz dzirdējusi. Kādi būtu jūsu ieteikumi? Jums būtu 1 vai 2 vai 3 ieteikumi. Kas tas būtu, kas varētu skolai palīdzēt kļūt par pievilcīgu darba vidi? Man šķiet tādā jēdzīgā organizācijā, un es tagad to vispārinu uz organizācijām kopumā, ne tikai arī skolu. Pirmkārt, tajā organizācijā ir katram cilvēkam jādara to, kas viņam pēc iespējas labi sanāk. Tas nav stāsts par to, ka mums vienmēr būs kaut kādi droši vien mini darbiņi, kuri mums nepatiks. Vai tur sliktāk varbūt padosies. Bet tādās lielās līnijās organizācijā katram cilvēkam ir jādara tas, kas viņam pēc iespējas labāk sanāk un izcili ir, ja patīk. Un tā ir ļoti būtiska arī vadītāja lomas. Tajā brīdī, kad tas cilvēks atnāk, un man tieši šogad sākot strādāt Raunā atgriežoties, man ir bijuši vairāk tādi gadījumi, kad man bijuši sarunas ar cilvēku, kuru laikā es mēģinu saprast un saklausīt tā. Viņš šitam būs piemērots vai labāk tur. Kādā veidā to pārgrupēt, lai tā ir tāda schēmošana galvā, un tas man šķiet tajā brīdī, kad cilvēks dara to, kas viņam labi sanāk vai patīk, mēs jau uzreiz dzirdam, ka tur veidosies ļoti laba vai jēdzīga sinerģija. Tā vai citādi. Otra lieta - nenogalināt iniciatīvas.
cilvēks var nākt ļoti daudz ko dažādu. Jā, es varbūt par visu nevaru samaksāt. Par kaut ko es varu samaksāt, par kaut ko es nevaru samaksāt. Jo arī skolām tas finansēšanas modelis, viņš ir tomēr mazliet citādāks un savdabīgs. Taču, ja viņš nāk, tas cilvēks ar iniciatīvu saka, Edgar, Klau, es gribu šito darīt. Vai tas ir ok? Es saku, ja es tev varu būt tikai noderīgs, droši dot ziņu, droši dari. Es negarantēju panākumus, bet ļauj to darīt. Pat arī tad, ja cilvēks atnāk, tev stāsta, un tu jau galvā pēc izejot no savas pieredzes jau dzirdi, šis visticamāk izgāzīsies. Tu jau iekšēji to pieņem. Bet ļauj to darīt, bet būt gatavam tajā brīdī to cilvēku atbalstīt vai būt viņam līdzās, kur viņš konstatē, tomēr nesanāca. Pateikt viņam, Klau, bet tu mēģināši, tā ir forša lieta. Varbūt tev ir vēl kāda ideja, ko mēs varam. Proti, it kā, vienkārši pateikt, grūtāk izdarīt, bet tas, kas ir faktiski vadītājiem jāizdara, viņam ir respektīvi tas, kā mēs mēģinām uz cilvēkiem vispār raudzīties, vai ja mēs to tagad izzūmājam laukā uz Latvijas valsti kopumā, arī mūsu tā likuma pieņemšanas stāsts un arī tas, kā mēs raugamies, mēs skatāmies uz lietām unificēti. Mēs mēģinām kaut ko sagrupēt milzīgās grupās un uz to reaģēt. Tā problēma ir tā, ka tas nestrādā un nav nekad strādājis. Tas, kas ir jāierauga vai mazākas grupas vai cilvēki ļoti individuāli. Kas ir tas, ko viņi var darīt, ko viņi grib darīt, kāda viņi ir, kāda komunikācija viņiem ir atbilstoša, ko viņi gribētu, kādu jāatstāj mierā, ar kādu katru dienu notiek jāparunā. Tas viss ir jādara vadītājiem. Neviens cits to nedarīs. Protams, tur organizācijas droši vien ir tie personāla daļas un tā, bet skolās tāds nav. Un tas ir vadītāja uzdevums. Ieraudzīt katru individuāli. Nevis teikt, ka, Klau, kolēģi, tagad visi darīsim šitā. Tas nebūs. Tā ir pievilcīga vide, man šķiet. Forši tur runā tieši par dažādības vadību, par tas, ar ko es nodarbojos, gan korporatīvā vidē, gan arī valsts iestādēs, un māciet vadītājiem. Vai palīdzēt saprast un domāt, kā tad var vadīt to dažādību, jo mēs esam visi atšķirīgi un viena pieeja visiem nedara. Un skolas vidē vēl jau vairāk, un tagad mēs runājam par skolotājiem, bet pēc brīža mēs parunāsim par skolēniem, un tur jau arī skolēņi jau ir atšķirīgi. Bet vēl es mazliet gribētu, runājot par profesionāļiem un kā piesaistīt un kā noturēt, varbūt tu varētu mazliet pastāstīt, kā programmā mācīt spēks un iespējamā misija, cik tālu šīs problēmas var atrisināt ar šādu programmu palīdzību un kādas ir tās sistēmiskās problēmas, kuras tomēr nav izdevies atrisināt arī ar šādu programmu palīdzību? Viena lieta ir tā, ko šīs programmas piedāvā, bet es tagad baidos varbūt samaloties, jo Latvijas universitātē vienā modulī ir ļoti līdzīga faktiski sistēma, varbūt nedaudz atšķirīga, bet katrā ziņā līdzīga. Protams, tas, ko šīs programmas piedāvā šiem cilvēkiem nemitīgu atbalstu tajā ceļā. Pirmos 2 gadus. Misijai tie pirmie 2 gadi, mācītspēkā tas ir pirmais 1 gads, un tad, ja dalībnieki izvēlās 2. gadu, tad, protams, tas turpinās arī 2. gadu. Un tā ir tā atslēgas lieta, kāpēc tie cilvēki, kuri pabeidz šīs programmas, caurmērā paliek skolā, jo viņi pirmos 2 kritiskos gadus ir tikuši atbalstīti caur tādām personām kā es, kuriem tev ir kurators, kuram tu vari piezvanīt, jūs tiekaties diezgan regulāri, viņš brauc pie tevis ciemos, vērot stundas, sarunāties, jums ir pusgada sarunas, kurās jūs sarunājaties, tad ļoti cieši tāda sasaist ar to cilvēku, kurš ir atbalsta cilvēks. Organizācijās pieņemt, tas varētu būt kaut kāda veida mentors, pieredzējis kolēģis, kurš kaut ko arī tam līdzīgu dara. Jautājums, protams, kādi viņi tie pienākumi. Un tas ir, man liekas, tas centrālā atšķirība no tādas, varbūt, klasiskas bakalaura vai maģistra programmas pedagoģijā, kur attiecīgi šos cilvēkus sagatavo. Tas, kur tās problēmas sistēmiskās, kuras neizdodas varbūt ar šo programmu palīdzību risināt, ir viens šīs programmu kapacitāte ir spēja sagatavot ļoti konkrētu skaitu skolotāju. Ja, piemēram, universitātē droši vien arī sava kapacitāte, cik viņi var gada laikā uzņemt, bet ja universitātē droši vien mēs runājam par lielāku skaitu, tad programmās mēs runājam par ļoti konkrētu tomēr skaitu. Mācītspēkā tas ir lielāks skaits, misijā tas mazāks skaits, bet jebkurā gadījumā viņš ir nosacīti limitēts.
Bet tas, ko šīs programmas nerisina, bet tas nav viņa arī uzdevums risināt, ko es tajā brīdī, kad es strādāju IZM, es arī par šo minēju, ka faktiski mums ir ļoti daudz jāstrādā vai, kā lai saka, var teikt vārdu atbalstīt, var teikt vārdu, strādāt uz, bet jāstrādā uz skolu vadītājiem, jo, ja mēs gribam, ka tie skolotāji skolās paliek, tad mums ir jādabū katrā skolā labs vadītājs. Ar to domu, ka tas vadītājs ir nevis vadītājs, kurš tagad taisa iepirkumus, cena aptaujas, grupē dokumentus un vēl kaut ko dara, bet vadītājs pēc būtības, kuram piemīt emocionāla inteliģence, kurš spēj uz cilvēkiem reaģēt, kurš spēj ar cilvēkiem sarunāties un tam līdzīgi. Un tā ir mana redzējuma atšķirība par vadītāju. Jo, piemēram, es zinu, ka ir pašvaldības, kuras redz vadītāju citādāk. Vadītājs, kurš nodrošina skolas juridisko darbību. Bet tas manā redzējumā nav vadītājs. Tas ir saimnieciskais vadītājs, kurš kaut ko tur struktūrāli dara. Bet vadītājiem ir jāparūpējas par šīm lietām. Tā. Īstenībā es uzreiz jau sajūtu sinerģijas. Es arī pati esmu iespējamā misijā iesaistīta tagad, bet citādi, nevis kā potenciāls pedagogs, kas varētu skolā mācīt, bet mēs aicinām pie sevis vidusskolēnus, parasti 12. klasu skolēni, kas nāk, un es vadu viņiem mācības par iekļaujošu darba vidi, par to, ko nozīmē saprast citam citu un respektēt citam citu, un kad mūsu atšķirības īstenībā ir mūsu spēks un mūsu pievienotā vērtība darba tirgu, jo skolā jau, es arī pati, protams, esmu gājusi skolā, un šis spiediens būt tādam kā citi, kad tu varbūt baidies vai neuzdrošinos būt autentisks tāds, kā tu esi, tā varbūt izteikt problēma, un ka tu varbūt jūties tāpēc mazāk vērtīgs. Un te mēs atkal runājam par to, kā tev atšķirība ir tava pievienotā vērtība un tavs spēks, jo tādas 1000 copy-paste versijas darba devējiem arī īsti neinteresē. Un kāpēc es tādu šo sāku stāstīt? Un tu minēji emocionālu inteliģenci, kas ir ārkārtīgi būtiska vadītājiem. Un arī skolēni nereti, kad mēs diskutējam, protams, tagad ir ļoti liels fokus skolā uz STEM priekšmetiem, mums jāsaprot tehnoloģijas, mums jāsaprot, protams, jāmācās dabas zinības, fizika, ķīmija, matemātika, arī iepriekš jau tas bija tāds fokus ļoti liels, un man ir tāda sajūta, ka šīs emocionālā inteliģence un tāda priekšmeta, kas mums palīdz saprast citam citu, vispār veidot cilvēcīgu saskarsmi, ka tas palicis novārtā. Un tad, kad es jauniešiem arī šeit jautāju, kas jums ir jāzina, lai jūs būtu veiksmīgi vadītāji darba dzīvē, nereti tiek minēts, protams, ir matemātika, un, protams, ka matemātika ir svarīga. Bet atkal pētījumi rāda, ka tavas izredzes kļūt par labu vadītāju un veidot karjeru kā vadītājiem, vismaz 70% nosaka tava emocionāla inteliģence. Tātad, kā tu veido attiecības, kā tu izproti savas reakcijas, kā tu izproti citu reakcijas. Cik lielā mērā, tu minēji tagad par vadītājiem, bet ja mēs arī runājam par skolēniem, cik lielā mērā vispār tam tiek pievērsta uzmanība, kā tas skolēns tiek sagatavots tādai pilnvērtīgai profesionālai dzīvei, kas ir balstīta uz cilvēku saskarsmi, jo tad cilvēku saskarsmi jau vienmēr ir pamatā visās organizācijās. Redz, un te sākas tas jautājums, man liekas, ir, kā agrāk teikt, ir jautājums par rubli. Jo tas ir, man liekas, ka centrālais izglītības sistēmas jautājums. Jo mēs ļoti fokusējamies uz mācību priekšmetiem, uz saturu. Un tāpēc tas mans teiciens ir, es nemācu vēsturi, es mācu skolēnu vēsturē. Un tā ir fundamentāla atšķirība. Jo es prioritāri strādāju uz bērnu, un tikai tad tas saturs ir priekš manis kā caurvija. Bet mans mērķis ir, lai tas bērns vai jaunietis stundās, pirmkārt, viņš jūtās jēdzīgi, lai viņš vispār var mācīties, un otrkārt, viņš var izmantot tās savas potenciāli vai spēcīgās lietas, kuras viņam ir tajā stundā. Un tikai tad seko tas saturs, tā vai citādi. Bet par emocionālo inteliģenci te ir viena ļoti būtiska lieta. Es 2 gadus Latvijas Universitātē pasniedzu pārmaiņu vadību izglītībā. Un atsevišķs modelis bija emocionāla inteliģence, tāpēc man nācās vienkārši. Es neesmu neko tam līdzīgi studējis. Es vispār saku, ka es esmu izglītības diletants. Es bieži vien runāju par izglītību, bet īstenībā es neesmu par to neko mācījies īstenībā. Bet tad man nācās vienkārši iedziļināties tajā, kas tas ir. Un tas, kas ir par vērtībām, ieradumiem un savā ziņā arī emocionāla inteliģenci, daudzi emocionālās inteliģences aspekti mēs viņus nevaram iemācīties. Tā es aizēju tagad stundu, kur sauc
izvēlos emocionālo inteliģenci, un tagad pēc gada es tā kā būšu pēc emocionāla inteliģences. Tas nav iespējams, bet emocionāla inteliģence bērni mācās caur pieaugušajiem, proti klātesot. Tāpēc ir nepieciešams, ka skola kā organizācija un arī tie pieaugušie, kas skolā ir, mēs bērniem rādam vai jauniešiem rādam, kā ir būt atvērtam komunikācijā, kā ir būt iejūtīgam, kā ir risināt situācijas nevis bļaujot, bet izrunājot to, kā ir būt līdzās dažādiem un neskatīties pa labi, pa kreisi un nerādīt pirkstu un teikt, tu esi kaut kā tur citādāks. Un dažādas vēl šīs lietas. Un pirms to dara pieaugušie, tādai ir jābūt organizācijai. Un te ir tas āķis. Organizācija tāda var būt, ja tāds ir viņas vadītājs. Un te ir tā atslēga, kāpēc saku, ka katrā skolā būtu jābūt labam vadītājam, kurš ir vadītājs, nevis tehniskais, bet vadītājs, kuram ir tā piemīta emocionāla inteliģence, vai viņš viņu ir trenējis, vai visādi citādi mācījies. Un tad viņš tālāk viņu projicē uz saviem kolēģiem, šajā gadījumā skolotājiem, un skolotāji to tālāk projicēs bērniem. To arī rāda, starp citu pētījumu. Tajā brīdī, kad es iedzinājos emocionālajā inteliģencē, viena īsi atkāpe, saprotu, laiks ir ierobežots. Pētījums man šķiet, Lielbritānijā neatsaukšos precīzi, neatceros avotu, bet paņēma divas grupas, divus skolotājus caurmērā vienādus un mācību priekšmets arī vienāds, un vienam skolotājiem lika ar skolēniem strādāt ar augstām gaidām, un vienam skolotājiem ar zemām gaidām. Šo bērnu rezultāti pēc 2 mēnešiem bija kardināli atšķirīgi. Lai gan izejas punkts bija vienāds. Un tas rāda uz to, cik liela nozīme ir skolotāju projekcijai uz bērniem, un tieši tāda pat nozīme ir vadītāju projekcijai uz skolotājiem. Ja vadītājs ir tāds, kurš saka, risina situācijas pats, zina, tiec ar šito galā pats, viņš risina lietas nosita autoritārā veidā un tam līdzīgi, tad droši vien mēs redzam, ko mēs sagaidīsim pret bērniem caur skolotājiem, caurmērā. Protams, būs skolotāji, kas to absorbēs un tā vai citādi ies klasē un būs citādāki, bet caurmērā tie pieaugušie uzsūks to, ko projicē vadītājs. Un te ir tā atbilde, kāpēc tā emocionālā inteliģence ir jābūt skolā kā organizācijā, nevis kā tādam mācību priekšmetam vai tur šis jāmāca kā tāda caurvija, tas ir jāpiedzīvo. Un līdz ar to skolā dažādas situācijas ir jārisina uz vietas, nevis jāpaslauka zem paklāja, bet viņas jārisina šeit un tagad. Un tur ir vajadzīgi bieži vien arī vadītāji iesaiste. Un jā, arī man ir kolēģi jautājuši, Edgars, kad tu paspēji izdarīt savus darbus, es saku, es esmu viņus minimizējis līdz minimumam, jo es redzu, ka šīs situācijas daudz svarīgākas, lai mēs nonāktu pie jēdzīgas organizācijas, mums ir jārisina šīs. Jā, un kā to visu salāgot? Man uzreiz ir vairākas asociācijas arī, ko es varētu minēt. Bet par to, no vienas puses iemācīt priekšmetu, es tādu arī pat varu pastāstīt par savu nesenu pieredzi. Jā. Es arī ik pa laikam eju skolā un pasniedzu priekšmetus, jo mums skolā ir tāda, skolēnāk vecāka tāda nedēļa, kur 1 nedēļu gadā tad vecāki tiek aicināti vadīt bērniem stundas par tēmu, protams. Jā. Un es arī esmu vadījusi dažādas gan matemātikas, gan sociālās zinības, kas ir mans priekšmets, jā, tā kā mana profesionālā joma. Un tagad šogad es arī biju un tas 40 minūtes, tas laiks jau vienkārši pazūd nemanot. Un tad 40 minūtēs dabūt to skolēnu uzmanību, ja, un runāt tā, ka tevi visi redz, un runāt kaut vai tā, ka ka ir tas acu kontakts, ka tu jūti, ka ir tā savstarpējā saskarsme. Un panākt disciplīnu un vēl kaut ko iemācīt, un lai būtu interesanti un kaut kādu individuālu pieeju, to jau gan nav iespējams salāgot. Un es atceros, ka pēdējā stundas otrā daļa bija tāda, ka es tiešām gribu, lai mani dzird, lai man sekos beigās vispār uzkāpu uz krēsla, lai es visus tos skolēnus varu redzēt, jo tie, kas sēž aizmugurē, jau pat viņus neredz, un iespējams, ka viņi arī mani pat nedzird, jo tā klase ir liela. Un stāv tā krēsla, un tur es vispār parasti ekspresīvi runāju, tur ar rokām vicinos un stāstu pilnīgi jau uzvīdus. Un tad tas zvans noskan, un man liekas ārprāts, es tikko knapi esmu iesākus, ka jau tā stunda beidzās, un tie skolēni arī, es redzu, viņi sāk klausīties, un tiešām seko līdzi, un tajā brīdī, ka man likās, tagad beidzot mēs varam strādāt, tad es zvans, un viņiem jāpako somas, un jāskan uz citu kabinetu, un man likās ārprāts, kā tas skolotājs var vēl paspēt iedot saturu, nodrošināt disciplīnu, demonstrēt empātisku attieksmi. Man tas šķiet ārkārtīgi sarežģīti, un tāpēc es arī apbrīnoju skolotājus. Un tad jautājums, ko es gribēju papildināt, balstoties arī uz šo savu pieredzi, ir, vai tad tomēr nebūtu
tā teikt, jēdzīgi, kad ir arī atsevišķas stundas un mācību priekšmeti, kurās fokus tieši tiek likt uz to, kā mēs veidojam saskarsmi, kā mēs trenējam to empātiju, kā mēs atpazīstam savas reakcijas, savas emocijas. Jo no vienas puses tas ir līdzīgi, kā tu saki, tas nāk no skolotājiem, un bērni pēc tam atkal to kaut kādā veidā reproducē. Jā, tie paši stereotipi un aizspriedumi, kas ir ļoti, ļoti aktīvi arī skolēnu vidē. Un arī attieksmē no skolotājiem pret bērniem. Interesants piemērs, es atceros, ka arī Norvēģijā, man pašai Norvēģija ir ilgstoša pieredze, un tur bija šis eksperiments, kā mainās meiteņu un zēnu vērtējumi, kad anonimizē tos vārdus. Ja? Tad parasti iesniedzot pārbaudas darbus zēniem, kāpēc sliktāks atzīmes. Ja? Un tad bija eksperiments, es neatceros, vai tas bija kaut kādā vienā skolā vai vispār izglītības sistēmām. Un tā kā aizklāja tos vārdus, tad pēkšņi tiem zēnu kontroldarbiem bija daudz, daudz labākas atzīmes. Ja? Bet tad, kad tur ir tas zēnu vārds, tad jau, un arī tas ir gaidas, vai neko tu sagaidi, ja tu jau noraksti to skolēnu, tāpēc, ka viņš tur ir palaidnis, ja? Vai tu tā iedomājies, ka viņš ir palaidnis. Tad rezultāts arī attiecīgi būs sliktāks. Kā to tikt galā? Te ir vairākas tādas atbildes. Viena ieraudzīt dažādus skolēnus un ieraudzīt tur, kur viņi ir. Tā ir mana pieeja, kā es mēģinu skolā strādāt. Jo man dzīve ir, kā saka, atsitusi atpakaļ vairākos tādos piemēros, kurus esmu sapratis, ka izdarīt, protams, ja tajā brīdī, kad tu caur misiju ienāci skolā un tu esi tāds gados arī jauns, un tu gribi dzīvē tur aptuveni visu pasauli apgāst un tā. Un tad tu arī, protams, kaut kādas lietas krāmē tur tādās kastītēs un mājiņās. Un man viens no tādiem, viens piemērs, tagad es strādāju pirmajos 2 gados Olainē, un tur bija tāds skolēns Krists. Es atceros, es gāju no Olainas prom, viņš sāk mācīties 11. klasē. Un es viņu satiku pēc kaut kādiem jau 11 gadi tagad pagājuši raunā uz skatuves, jo viņš ir Krists Noā šobrīd. Un es atceros viņu, ja Krists šito klausās, tad viņš droši var padomāt. Es viņu atceros kā tādu skolēnu, kurš, likās, ka kāds viņam iedevis pastiprināt cukurdevu visu laiku. Viņš neko nevarēja noturēt mierā no tā ziņā. Bet svarīgi ir vienkārši uz to reaģēt jēdzīgi un saprotam. Ar tagadējo pieredzi droši vien tā reakcija būtu vēl tāda piezemētāka. Bet mums jau misijā, kā saka, tur baigi sagatavoja uz ļoti dažādu skolēnu un tā. Un nelikt viņus kastītēs, neteikt, ka tu dzīvē tagad nekas nebūs, jo man šķiet, ka katram ir tas dzīves ceļš, un viņš ir vienkārši, tas, kas skolai jāizdara, tas dzīves ceļš ir jāatbalsta, nevis jānorok, bet jāatbalsta un jāļauj pa viņu virzīties, tā vai citādi. Bet tā bija atkāpe. Bet kā salāgot? Es domāju, skolās jau ir arī atsevišķas programmas. Viens ir MOT, kas mums arī ir, kas īstenībā par to vien runā, par emocijām, par saskarsmi, par attieksmēm. Tad mēs ļoti daudz mēs integrējam skolā neformālo izglītību. Starp citu, pētījumi saka, ka neformālai izglītībai ir tikpat liela nozīme kā formālajai. Tā ir arī tā mana pieeja, bet tur ir ļoti svarīgi salāgot, lai nav tā, ka kolēģi saka, Klau, Edgar, mums tas stundas vairs faktiski skolā nenotiek, tikai viss pareizi. To ir svarīgi tā balansu atrast. Caur tām lietām ienāk šī nosacīt arī tā, kā lai saka, arī tās emocionālās inteliģences lietas. Bet redz, viņas jau ir bieži vien ārprātīgi vienkārši. Piemēram, klasē izceļas kaut kāda situācija. Nevis skolotājs sāk par to kaut kā, bļaut vai norok, bet saka, Klau, es redzu, mums šobrīd bija strīds, ko mēs ar šito tālāk darām. Un tas jau neprasa stundu, tas neprasa arī 10 minūtes. Tas prasa pāris minūtes šo izrunāt. Un tā jau ir tā emocionāla inteliģence, ka mēs saprotam, ka kaut kādos gadījumos var būt strīds, bet tajā brīdī skolotājs ir vadītājs. Un pat skolotājs es redzu kā vadītājus, jo viņi jau vada, viņiem tā klase, viņi jau vada viņu. Un tādā veidā. Un tāpēc skolotājiem ir jābūt prasmīgam šajās prasmēs. Un tas mana ideja uz nākamo, es ceru, man būs laiks un kapacitāte un iespēja. Es gribu skolotājiem arī iekšā skolā piedāvāt dažādus šos. Mēs šorīt kolēģis, starp citu, tieši runājam. Viņi teica, Edgar, vai šo konferenci vērts braukt, jo es gribu kaut kādu mindset, tādu domāšanu, latviešu sakot, kā saka,
uzaudzēt, vai nevis metodas man pietiek, strādāt es protu, bet man gribās tādu kaut kādu iedvesmu vai tādu kaut kādu sajūtu. Un tas viņai teica, ka nākamgad es varētu no savas puses vienkārši piedāvāt tādus mazos ieskatus stundas garumā, gan par emocionālu inteliģenci, par komunikāciju, dažādiem stiliem. To, ko es pats esmu, kam gājis cauri, vienkārši varbūt viņiem tas palīdz arī. Jā, jo, protams, ka tas kā jūtas skolotājs un tas, kā jūtas skolēns, tas visciešākā veidā ir sasaistīts. Un mēs arī daudz dzirdām par skolotāju izdegšanu, un izdegšana vispār ir kļuvusi ļoti izplatīta, diemžēl, visās iespējamās darba vidēs. Un tad mēs runājam arī daudz par to noturības jēdzienu. Un tad es domāju, kā tad mēs varam atšķirt to noturību no izdegšanas? Ja? Vai tas nozīmē, vai teiksim, kas ir noturība un kas ir izturēšana. Respektīvi, kā atšķirt noturību no izturēšanas. Jo tā izdegšana jau ir kaut kas tāds, es domāju, daudz jau mūsdienās balansē uz tās izdegšanas robežas. Un tajā pašā laikā ir jābūt noturīgam un ir jāiztur. Ja? Kur tur ir kaut kāds veselīgs līdzsvars? Kā to vispār nodrošināt skolā? Mana atbilde būs laikam tajā pašā emocionālajā inteliģencē. Lai veidotos noturība cilvēkam, viņam ir jāaudzē emocionālās inteliģences muskuļi. Tā vai citādi tas ir jāizdara. Bet faktiski to izdegšanu vai to izturēšanu tā vai citādi veicina tas apjoms. Un tad ir jautājums, kā to apjomu tur mazināt vai viņu kaut kā efektivizēt vai jeb kā citādi. Tur atbildes var būt ļoti dažādas. Piemēram, es nezinu, citām nācijām vai tā arī ir, bet mums Latvijā ir tas ļoti, un es uz sevi to arī droši varu teikt, arī tajā brīdī, kad es biju ienācis skolā. Mēs taču katrs atsevišķi radījām, katrs savus unikālos materiālus, savu rokrakstu, pa naktīm, kā saka, ņēmāmies, lai tikai būtu stundas sagatavots. Bet bieži vien to nevajag, ir jau taču kaut kas gatavs, un šobrīd mēs arī mācījāmies par mākslīgo intelektu, kā viņu jēdzīgi izmantot, lai tu paņemtu. Tā noturība veidojas caur emocionālās inteliģences lietām, savukārt izturēšana, tas veidojas no tā apjoma, kas tad attiecīgi, man arī bijis tā, ka man ienāk cilvēks un saka, Edgar, ir par daudz, vai mēs varam skatīties, ko mēs varam mazināt. Un tad mēs saprotam, kādā laika periodā mēs kaut ko mazinām, ko mēs varam pārlikt un tā tālāk. Proti, un te atkal ir vadītāja loma, ka vadītājs ir pieejams un viņš uzklausa. Bieži vien varbūt cilvēkiem pat nevajag mazāk, bet viņam vajag izstāstīt, ka šis tāds saspringts periods. Un man ir, es zinu, ja šo klausīsies man darbdevēji, viņi droši vien man par to pārmetīs, bet man ir bijuši tādi gadījumi, un tā es to daru skolā, ka, ja kolēģi ieguldās ļoti daudz, es viņiem iedodu vienkārši brīvdienas pēc tam. Saku, Klau, tu vienkārši guli mājās nenāc. Vai tev jāņem atvaļinājums? Nē, tev nav jāņem atvaļinājums. Tu vienkārši esi mājās. Un tā ir, un tas arī bija, respektīvi, ka cilvēkiem ļoti svarīgi zināt, ka vadītājs man palīdzēs. Pat arī tad, ja man nevajag, kā lai saka, es nekad varu nepaprasīt palīdzību, bet es zinu, ka vadītājs man palīdzēs. Un tā man arī kolēģi teikuši, Edgar, man bieži no tevis nevajag palīdzību, bet es redzot vaļā durvis, es zinu, ka, ja es ieiešu, es tur dabūšu viņu. Un tā ir ļoti svarīga sajūta. Radīt to, ka nevis man durvis aizslēgtas un man ir pieņemšanas laika otrdienās no 2-4, bet ka viņš ir pieejams. Vai tas traucē manu darbu? Es nezinu, vai vārds traucē ir īstais šajā gadījumā, bet vai tas ļauj man strādāt, kā saka, kopveselumā? Nē. Tas man darbu padara saraustītāku, loģiski. Bet vai es tam redzu milzīgu jēgu? Jā, protams. Jā, tas atvērto durvju princips, manuprāt, tas ir tāds labākais aicinājums uz sarunu, ja? Vai labākais veids, kā parādīt, ka tu esi pieejams. Jā. Bet vai tu jūti... Tev arī noteikti nākas saskarties ar paudžu atšķirībām. Es tagad atkal runāju par skolotājiem. Ja? Un arī interesanti, ka savās nodarbībās, kur mēs ar skolēniem strādājam, teiksim, palīdzot, mācot vai trenējot, kā atpazīst savus stereotipus un kā tie stereotipi ietekmē gan karjeras izvēli, gan to, kā mēs vēlāk veidojam komandas, ja, vai tur deleģējam atbildību. Tad es parasti skolēniem saku, aizveriet acis un iztēloties skolotāju. Ko jūs redzat acu priekšā, tad,
es nezinu, 99,5% gadījumu tā ir sieviete gados. Ja, protams, vidusskolānam droši vien jau 40 gadīga sieviete liekas veca, ja, bet tas jau parasti vēl lielākos gados. Ja. Un ļoti bieži ir tā, ka arī tu pats vēlies bērnībā kļūt par to, ko tu apkārt sev redz, vai ne? Kādi tad ir tie role modelis, vai uz ko tu vēlies tiekties. Un ja tu apkārt sev neesi redzējis jaunus, tādus enerģiskus, iedvesmojušus skolotājus, tev varbūt arī šķitīs, ka tā profesija nav priekš tevis. Un es domāju, es tā pieņemu, ja, ka jaunākiem skolotājiem un vecākiem skolotājiem arī varētu būt atšķirīga vajadzība pēc atbalsta. Kā tu to izjūti? Vai tu saredzi šīs lielās paudžu atšķirības skolotāju vidē un kā var nodrošināt to atbalstu, kas ir vajadzīgs gan vieniem, gan otriem? Faktiski tevis noraksturotais tēls, ko skolēni iedomājas, tas ir ļoti konkrētu gadījumu tēls. Caurmērā un tagad tikai balstoties savu pieredzi var teikt, caurmērā es neesmu redzējis korelāciju kvalitātei ar gadiem. Es esmu redzējis skolotājus, kuri ir 22 gadīgi, un manā redzējumā viņiem ir jāiet pensijā tieši tajā brīdī. Es esmu redzējis skolotājus, kuriem ir 65, un es gribu tajā brīdī teikt, ka tik es viņam tiktu līdzi. Un tie nav konkrēti tādi gadījumi. Tur ir korelācija, ka faktiski, respektīvi, nav korelācijas starp gadiem un skolotāju kvalitāti. Tas, kur ir korelācija starp, kā lai saka, to skolotāju, kas bērniem patīk, vārdam patīk, viņš ir ļoti subjektīvs, viņam apakšā ļoti daudz vārdi, bet paliksim pie patīk, tas skolotājs, kas bērniem patīk, tur ir korelācija starp skolotāja domāšanu un to patikšanu. Kā skolotājs domā par lietām, kā viņš nāk uz stundām. Jā, viņš arī var būt noguris, jā, viņš arī var būt visādi citādi, bet ka viņš nāk uz stundām, viņš grib kaut kādas lietas izmēģināt, viņš grib kaut kādas lietas izdarīt. Viņam caurmērā patīk bērni, un tas, man liekas, pamatnosacījums strādāšanai skolā, tev ir jāpatīk bērniem. Un tas ir tas, ko es arī saviem jauniešiem saku, jo viņi man uzdeva šo jautājumu skolai, kāpēc es esmu skolā. Es saku, man ir vairāk iemeslu. Es saku, viens no iemesliem, tāpēc, ka man patīk strādāt jauniešiem. Un otrs, tik nesen, pirms 2, man ir vidusskolā tāds padziļinātais kurs, manis pilnībā paši radīts, vienkārši izdomājām, ka vajag un uzradījām. Un es viņiem, tur bija mums stāsts arī par antropoloģiju. Jā, mēs mācījāmies par antropoloģiju 4 stundas. Un es viņiem uzdevu jautājumu, noraksturojiet mani. Un viņi mēģināja noraksturot. Un tad beigās es viņiem teicu, ka es skolā neesmu, tāpēc, ka šeit maksā algu. Es skolā esmu, tāpēc, ka man gribās lietas izdarīt, man gribās kaut kādas lietas izmēģināt. Un šeit esmu, tāpēc, ka skola ir mans hobijs. Tajā gadījumā, kur es esmu kā skolotājs, tiešām tas ir mans hobijs. Ja es paskatos algas lapiņā, droši vien neviens tur tā cilvēks netiektos to tā skriet. Lai gan alga, un šīs ir vēl viens jautājums blakus, alga nav sliktākā. Šobrīd mēs vairs nerunājam par sliktu algu skolotājiem. Bet, un es redzēju, tie jaunieši kaut kā gan novērtēšanas anketās, jo es pa laikam dotu tādas novērtēšanas anketas par savu darbu, gan tur vairāk bija atsaukušies to, ka viņi apbrīnojuši skolotājs strādā skolā hobiju pēc. Un man ir skolēni, kuri teikuši, jā, ka viņi grib būt skolotāji. Skatoties to, kā es strādāju, viņi grib būt skolotāji. Un tas ir forši. Bet, jā, tā korelācija nav gados. Tā ir tādā mindset vai domāšanas tvērienā starp šo. Un par to atbalstu domājot, jā, atbalsts būs vajadzīgs atšķirīgs kolēģiem, kuriem ir pieredze un kolēģiem, kuriem viņas nav. Un atbalsts būs tīri, ļoti vienkāršākais atbalsts būs tīri metodikā. Bet otrs atbalsts būs arī, cik daudz man vajag vispār ar kādu parunāties, vai būt līdzās, vai tikt saprastam, sadzirdētam un tam līdzīgi. Un tie formāti var būt daudz un dažādi.
Es pašlaik piekopju to formātu, ka mēs kopīgi skolā arī mācāmies. Tas ir, tā ir tā saucamā mācīšanās organizācija. Un otrs, es piekopju arī to, ka tad, kad es esmu skolā uz vietas, es eju pa gaitiņiem, es mēģinu ar katru sasveicināties. Es, starp citu, katru rītu sagaidu skolēnu, sasveicinos skolā katru rītu. Viņi saka pretī? Jā, viņi saka labrīt. Jā, mēs esam iemācījušies teikt labrīt automātiski jau. Tā ir forša lieta. Un es to daru, tāpēc, ka es gribu pirmkārt ieskatīties viņiem katru rītu acīs un vienkārši pateikt labrīt. Vienkārši tādā veidā sagaidīt skolā. Un arī kolēģiem, tie, kas atnāk skolā, vienkārši ar viņiem sasveicināties, jo bieži vien tas labrīt ir arī nosacīti iegansts tālākai sarunai. Vai, nevis iegansts no manas puses, bet iegansts no viņa puses, jo bieži vien varbūt viņi domās, ka, ko es iešu pie viņa tur traucējuši, bet ja viņš man pasaka labrīt, viņš īstenībā tāpatās man blakus, tad jau es varu arī pajautāt. Un viņš jūtas pamanīts. Jā, un tā ir, man liekas, ļoti būtiska nozīme. Proti tas, ko es gribu teikt, vadītāja klātesamība, kas bija mana iepriekšējā kļūda, tad, kad es iepriekš biju direktors, es ļoti biju ārpus daudz kur skolas. Visu kaut kur runāju, tur braucu kaut kur arī kaut kādās diskusijās. Es biju ļoti maz skolā. Un to arī kolēģi vairāk kārt izcēla jau to laiku, bet es kaut kā to nesadzirdēju. Šobrīd tā mana filozofija būtu klātesoša. Jā. Es tev nomoku droši vien ar visādiem jautājumiem, bet to jautājumu īstenībā ir tik daudz, jo šī ir ārkārtīgi aktuāla tēma, un mēs varam runāt gan par skolu kā darba vidi, gan par skolu kā izaugsmes veicinātāju, gan par to, kā mēs vispār spējam saskatīt dažādas vajadzības un dažādas iespējas, un tas arī, ko es tajās savās iespējamās misijas nodarbībās lieku skolēniem domāt par to, ka spējas un iespējas nav viens un tas pats, vai ne? Jo tev varbūt visizcilākās spējas, bet tas nenozīmē, ka tev automātiski būs iespējas, ja? Un tās iespējas ļoti bieži tos šķēršļus jau liek, teiksim, apkārtējo attieksmē vai nevienlīdzību vai diskrimināciju, un tādā pasaulē mēs diemžēl dzīvojam, bet līdz ar to arī mūsu pašu redzējums un izpratne par šiem jautājumiem palīdz veidot labāku darba vidi. Un tās izaugsme, ja mēs dzīvojam tādā laikmetā, ka mēs laikam nevaram par to izaugsmu vispār nedomāt. Mēs dzenamies visu laiku pēc nemitīgas izaugsmes, mums vajag progresu, un pat tad, ja mēs kādu brīdi domājam, ka mēs tagad varētu mazliet atslābt, tad vienalga tā vidi mums apkārt mums tik liek skriet tālāk un augt, ja? Un tad, es domāju, kāds tad ir izaugsmes iespējas skolotājiem? Profesionālās, ja, jo, piemēram, universitātē arī, kur pat es esmu strādājis ilgstoši, tu vari būt lektors, pēc tam tu vari kļūt par docentu, tad asociētais profesors, tad profesors, ja, un kā tas ir skolā, ja, un ne jau varbūt arī visi grib vai var kļūt par skolas vadītājiem, vai tu esi par to domājis? Jā, un šis jautājums iet kopā ar to jautājumu, ko tu uzdevi iepriekš par to organizāciju un kā viņai būt tādai tur jēdzīgai un tā. Proti, tas ir vēl viens aspekts, ka organizācijā ir jārada vieta vai ir jābūt vietai, kurā dažādi cilvēki var izpausties tā, kā viņi redz lietas, proti, ka viņi netiek nosodīti, tāpēc, ka viņi grib kaut ko darīt, vai kāds automāts nepasaka, ko tad tu jau šito nevarēsi, un tā līdz, kas vispār. Bet joprojām mums ir tādas skolas, kur tas notiek, es pēc jauniem skolotājiem vienkārši to zinu. Proti, tās izaugsmes lietas, kā skolotājiem, tur ir ļoti daudz un dažādi ceļi. Viens ir, tu vari būt, tad esi skolotājs, tad tu vari būt klases audzinātājs, tu vari būt skolotāja grupas vadītājs, tu vari būt kādas iniciatīvas autors un to iniciatīvu arī uzņemties. Piemēram, tu vari skolā kaut kādu grāmatu klubiņu, tu esi tās iniciatīvas vadītājs, piemēram. Tu vari būt savā priekšmetā attiecīgi kaut kāds jomas vadītājs, ja tu gribi, piemēram, tur matemātikā vadīt, saukt kopā visus matemātikas skolotājus un kopīgi domāt par kādām lietām, vienalga, par ko jūs tur domātu. Tu vari būt, protams, arī direktora vietnieks. Tu vari specializēties kaut kādā otrā aspektā, piemēram, pieņemsim, es esmu skolotājs strādā bērniem mēsturē, un es izdomāju, man īstenībā baigi patīk tur psiholoģija. Es paņemšu psiholoģiju klāt, un es skolā gribu piestrādāt arī par psihologu. Es varu izvēlēties arī šo otru savu nosacīti profesionālo ceļu. Tu vari būt arī citam kolēģim mentors, piemēram, jaunajam skolotājiem mentors. Tu vari kopā ar kādu kolēģi veidot kaut kādus, organizācijas iekšpusē, kaut kādus virzienus, kuru jūs sakat, ka šajā
gadā mēs te trietā darīsim šito. Jā. Un tu vari būt šīs iniciatīvas vadītājs. Tad, tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu šito gribi darīt, tu nāc pie vadītāja, tu viņam saki, un vadītājs attiecīgi tā finansēšanas modeļa ietvaros var piešķirt arī tam finansējumu. Tā vai citādi. Viņi var palikt kādā no kategorijām, vai tas ir atbalsts, vai tā ir interešu izglītība, vai tas ir kas cits, bet tad palikt apakšā. Tad faktiski tās iespējas jau ir dažādas būt tajā izglītības vidē un būt gan par kaut kādu pusvadītāju, gan arī vadīt citus kolēģus vai kā citādi. Tie aspekti ir daudz un dažādi. Jā, ja mēs skatīsimies tā hierarhizēti, tad, protams, tas klasiskais ceļš ir droši vien skolotājs, vietnieks, direktors. Bet es uz to sistēmu, tas, ko es kolēģiem gada sākumā es viņiem rādīju, man bija tāds slaids, kuris bija salicis visas skolas funkcijas, un viņas bija salicis no vienas plaknes. Jo es neredzu sevi kā vadītāju kaut kur augšā vai apakšā. Es sevi redzu viņiem līdzās, jo man ir vienkārši cita veida funkcijas. Skolotājiem cita veida funkcijas, audzinātājiem cita veida funkcijas, logopēdam cita veida funkcijas, bet mēs joprojām esam kolēģi. Mums nav, es jau neesmu, kā es saku, es jau nevienu baigi nevadu. Vienkārši kolēģi jau paši zina, kas viņiem jādara. Vienkārši es esmu bieži vien kā atbalsts, es bieži vien varu padalīties pieredzi, es bieži vien varu palīdzēt ar finansējumu, es bieži vien varu kaut ko aiznest tālāk uz pašvaldību. Bet tā vai citādi mēs esam uz vienas plāknes. Un vienkārši tas ir mans arī redzējums organizāciju. Es neskatos organizāciju hierarhizēt. Jo man liekas, ka tajā hierarhizētā organizācijā ir virkni problēmu. Jo tur ir bieži vien tādi jautājumi, kuriem nav atbildes, ko vadītājs dara. Ja viņš nav, viņam ok, bet kur viņš būs kopā ar mums, ja viņš ir tur? Kurā vietā? Kā veidosies saskares punkti? Jā, līdz ar to tā izaugsme var būt gan, teiksim, vertikāli, gan horizontāli un dziļumā. Bet pie jebkuras izaugsmes droši vien ļoti noderīgi ir atgriezeniskā saite, vai ne? Vai tas arī tiek praktizēts skolā, kā jūs sniedzat atgriezenisko saiti? Klasiski skolās runā par atgriezenisko saiti tādā formātā pēc stundu vērošanas, ka vadība iet vērot stundas un attiecīgi skolotājs saņem atgriezenisko saiti. Es uz to skatos daudz plašāk. Jāatzīst, likums vai normatīvi nosaka, ka vadītājiem ir jāiet vērot stundas 2 reizes gadā. Es šogad neesmu vēl bijis. Jo man vienkārši nav tam laika pirmajā gadā. Taču, ja tagad uzdot jautājumu kolēģiem, sakiet, vai jums ir bijusi iespēja ar Edgaru sarunāties un atrisināt kaut kādas savas lietas, es domāju, lielākā daļa atbildēs vai visi atbildēs jā. Atgriezenisko saiti manā redzējumā cilvēks saņem procesā. Proti tā var būt ikdienas saruna. Man ir ļoti svarīgi, ka es pasaku vai pamanu lietas, kuras arī pasaku, Klau, tev forši sanāk šitas. Ko tu domā par šito? Vai mēs kopā varam padomāt par šito? Un tā tālāk. Dažādi šie te ikdienas tādi procesi, kuros es mēģinu neaizmirst pateikt, ko es par kādām lietām domāju. Tādā ziņā vai uzdot kaut kādus jautājumus vai kā citādi. Tā ir manā redzējumā atgriezeniskā saite, kas ir kā caurvija visām mūsu attiecībām. Kā līdzsvarot tādu kā rezultātu mērīšanu, cilvēcīgu attieksmi. Un tagad īstenībā mēs varam runāt gan par skolotājiem, gan par skolēniem, vai ne? Jo tie rezultāti jau skolēniem nemitīgi tiek mērīti, bet atkal tas arī darba ņēmēju vai kolēģu rezultāti jau arī tiek mērīti organizācijās, un šī salāgošana viens ir rezultāts, un otrs ir tā cilvēcīga attieksme tajā procesā. Man pašai tas šķiet ļoti sarežģīts jautājums. Un nereti arī vērojot savus skolēnus, savus bērnus, man šķiet, ka tur nevar būt viss fokus tikai uz rezultātu mērīšanu, jo tam procesam ir ļoti arī būtiska nozīme. Vai tu gribētu pareflektēt par to? Un šeit būs vēl viens lauks, kurš skatos lietām pilnīgi droši vien atgāja no vispār pieņemtā. Ja tāds vispār kaut kur ir tāds vispār pieņemtais. Manā redzējumā vienmēr būs, un te es bieži lietoju mans sieviņas, mēs vienreiz kaut par ko runājām, un viņa to izteica, un tas teiciens ir brīnišķīgs, man šķiet, cilvēcību un cieņu neviens nekad vēl nav atcēlis. Var notikt jebkas,
jebkas, bet cilvēcība cieņa neviens nav atcēlis. Un tas ir tas pamatprincips, kā es vados cauri dažādām situācijām, gan grūtām situācijām, gan labām situācijām, ka tā cilvēcība un cieņa ir pamatā, un tā ir viens no manām vērtībām. Taču, ja ir jautājums rezultāti un cilvēciska attieksme, mana atbilde vienmēr būs vispirms cilvēciska attieksme un tikai tad rezultāts. Proti tas, kā, un attiecībā uz skolēniem, tas, ko misijā mums iemācīja, ir faktiski mums lika kā jauniem skolotājiem definēt 3 veidu mērķus. Panākuma mērķis, pieejas mērķis un pārliecības mērķis. Panākumi tātad ir par rezultātiem. Balles, procenti, jebkā citi. Pieeja ir veids vai ceļš, kādā veidā es kaut ko panāku. Un tad, attiecīgi, pārliecība ir tas, kā radīt vidi, visu to, angliski soft, to visu to mīksto daļu, lai veidotos panākumi. Un manā galvā, es kā misijas skolotājs arī iepriekš teicu, vispirms ir pārliecības un tikai tad panākumi. Es bērnam, kurš nav pārliecināts par sevi, es nevarēšu dabūt augšā balles. Nē. Vispirms viņam jādabū, jāuzaudzē pārliecība, ka viņš var, un šādā veidā es arī ar skolēniem strādāju. Un man ir vairāk skolēni, kur ir brīnišķīgi rezultāti, kur arī šobrīd 9. klasē meitenes, viņu atceros, mēs sākām strādāt ar viņiem 7. klasē. Absolūti, viņai likās, ka vēsture vispār nav priekš manis, kas vispār ir, un ka man nekad šitā nekas nesanāks. Viņai šobrīd ir 8 un 9 balles. Tikai tādā veidā, ka regulāri vienkārši pasakot klau, tev šī lieta brīnišķīgi sanāca. Ja tu vēl šito uztrenēsi, tev sanāks vēl labāk. Un tāpēc es vienmēr saku, panākumi vai cilvēciska attieksme ir vispirms, respektīvi pārliecība un cilvēciska vispirms, un tikai tad ir panākumi, un tad organizācijas valodā runājot ir rezultāti. Un to... Un kā lai pasaka, iepriekš, kad es biju direktors, mums, patiesībā es par to iepriekš brīnījos, jo es nezināju. Šobrīd es saprotu, ka es zinu, kāpēc tā notika. Proti, iepriekš bija direktors kaut kādā 3. gadā, 2. gada beigās. Mēs mērījām skolēnu vienkārši for fun, izmērījām skolēnu dinamiku skolā. Aptuveni, kā ir auguši atzīmes, tā vai citādi. Un skolā kopumā tas, ko mēs konstatējām 2 gadu ietvarā, bija kāpusi skolēnu rezultātu dinamika uz augšu. Proti, vairāk skolēni bija sākuši mācīties labāk. Un tad es uzdevu sev jautājumu, bet ko tad es esmu izdarījis? Un tā atbilde bija ļoti vienkārši – neko. Jo man nebija tādu acīm redzamu iniciatīvu, kuru, tagad, kaut kādas pastiprinātas grupas vai papildus nodarbības, kas it kā garantētu to rezultātu izaugsmi. Bet tad tas, ko es sapratu, ka tas, kas bija noticis tos 2 gadus skolā, bija mainījusies iekšējā vide. Un tas savukārt bija droši vien novedis pie tā, ka bija skolēni uzrādījuši arī augstāku sniegumu. Tas ir tie paši pētījumi par attieksmēm. Jā, tas runā tieši par to, ka vispirms ir. Jā, lai tā rezultātu mērīšana nenokauj vēlmi mācīties, jo, ja tiek nokauta vēlme mācīties, tad tā rezultātu mērīšanai varbūt nav nekāds pozitīvs efekts. Ja, bet tu redzi cerību tajā virzienā? Mana atbilde ir joprojām tā pati, ko es minēju sarunas sākumā. Man šķiet, to nosaka vadītāja mindsets vai domāšana. Ja mums ir vadītājs, kurš fokusējas uz rezultātiem, un tādas Latvijā skolas ir, man ir pašam bijusi pieredze, kur vienkārši skolas vadītājs pasaka, Edgar, ko tu iedomājies, šeit ir noteikti mācīšanās, ko tu neformāla izglītība, kas tas vispār ir. Ja ir tāds redzējums, viņš arī var būt leģitīms. Viņam arī ir vieta, bet arī vienkārši jāapzinās, kādus draudus tas rada. Respektīvi, tas, ko es gribu pateikt, nav pareizā redzējuma. Var jau strādāt dažādi. Vienkārši vienmēr mēs apzināmies, arī tas mans redzējums, viņš rada arī zināmas draudus. Ka mēs aptuveni tur fokusējamies tikai uz tām attiecībām un vidi, bet uz rezultātiem nē. Un tad bieži vien arī ir tā, ka tev, tur pašvaldības līmenī saka, kāpēc jums neviens neiet uz olimpiādēm. Tāpēc, ka šobrīd mēs neejam uz olimpiādēm. Tā nav mūsu prioritāte. Un tad ir jautājums, vai pašvaldība to var sagramot vai nevar. Bet tā nav, respektīvi, kā tie panākumi var būt pēc zinām laika, viņi nevar tā šitā, un tad tagad visi iet uz olimpiādēm. Nē, jā. Jā, kā
Es atceru, ļoti bieži mēs reflektējam pie jautājumiem, tad, kad mēs pēkšņi nonākam situācijā, kas mums liek pašiem paskatīties uz sevi no citas perspektīvas. Un es atceros, tas, protams, bija sen, kad es aizbraucu arī studēt uz Norvēģiju pēc vidusskolas. Un ja Latvijā man bija tāda sajūta, ka tā kā tu piespiedu kārtā mācies, protams, es saprotu, ka tev vajag izglītību, bet tā mācīšanās varbūt ir bez tāda kaifa. Un tad sākot studēt Norvēģijā, es atceros joprojām, pilnīgi fiziski atceros tās izjūtas. Man tā patika mācīties, es tā baudīju to mācīšanās procesu, un es joprojām ik pa laikam mēģinu analizēt, kur bija tā atšķirība. Ja, kad tu gribi mācīties, tev acis smirdz, tu ej ar prieku uz universitāti, un kad jūties tik vērtīgs kā students vai kā skolēns, un tā bija tāda sajūta, ko es, teiksim, Latvijā tolaik skolā nebiju izjutusi, ka tu mācies, tāpēc, ka zini, ka tev jāmācās un tev jāiegūst augstāku izglītību, un tu mācies. Ja? Un tur tā sajūta, ka tu esi vērtīgs, ka tevi ieklausās, ka tev tavas idejas, tā teikt, nenorok un nenokritizē pārāk bargi. Protams, tur ir konstruktīva kritika, bet tā visa, tas galvenais ir saglabāt un attīstīt vēlmi mācīties, spēju mācīties un tiešām baudīt to mācīšanās procesu, un tad arī tas rezultāts parasti neizpaliek. Tā mēs nonākam līdz tā skolu pieeja cilvēku kapitāla attīstībā, kas droši vien ļoti atšķirīga dažādās vidēs, iespējams arī dažādās valstīs, bet ja mēs atkal mēģinātu vilkt paralēlis no tādu darba dzīvi, ko tu teikti kā tu domā, ko uzņēmumi varētu mācīties no skolu pieejas cilvēku kapitāla attīstībā? Šis ir tāds baigais jautājums, jo parasti runā otrādākā secībā, ko skolas var mācīties no uzņēmumiem, kur es esmu patiesībā uz šo jautājumu ļoti skeptisks, jo mūsu vides ir ļoti, ļoti atšķirīgas. Un tad, ja kāds mēģina viens pret vienu kaut ko importēt vai eksportēt uz vienu vai otru vidi, tad tas bieži vien cieš fiasko, jo vienkārši ir atšķirīgs tas foniņš. Bet tas, ko gan var uzņēmumi mācīties, droši vien skolās, droši vien jautājums kā kurā, bet par Aunu runājot, es droši varu teikt, man kolēģi strādā ļoti dažādiem bērniem klasē. Tiešām ļoti dažādiem. Runājot gan par to, ka viņi ir dažādi no vajadzību viedokļa, ko mēs jau zinām pēc dokumentācijas, bet arī dažādi, tāpēc, ka viņi ir dažādi. Un tas ir tas, ko droši vien uzņēmumi varētu mācīties, kā tad, jo tajā klasē ir tie 11 bērni vai pāri 20. Un tad ir jautājums, droši vien uzņēmumā arī ir kaut kāda komanda vai komandas saurups vai kopā, kur visticamāk tie cilvēki viņi jau no skolas izejot nekļūst vienādi. Pēkšņi tā dažādība saglabājas un turpinās. Un tad ir tas jautājums, kā uz to reaģēt. Un tad tas, ko uzņēmumi varētu mācīties, ir tas, nākt uz stundām, vērot stundas, kā skolotāji tiek galā ar to dažādību. Reaģē, atbild uz jautājumiem, kā viņi pievērš uzmanību, kā viņi reaģē uz katrā vai bērnu grupu vajadzībām vai kā citādi. Iespējams, tas iedod kaut kādu zināmu atslēgu tam, ko es uzņēmumā, kā man uzņēmumā, man tagad ir šī tik daudz cilvēki, un saprotu, es ar galvu varbūt saprotu, ka viņi ir dažādi, bet ko tad ar viņiem darīt? Un tad iespējams, ka tas ir tas veids, ko skolā var mēģināt saprast. Jā, jo tas mērķis ir, lai katrs izmanto to savu potenciālu pilnā apmērā. Jā. Un ļoti bieži ir tā, ka mēs to potenciālu pat nesaredzam. Un tad atkal man te izaicinošais jautājums, kā atpazīt potenciālu tajos jauniešos, kurā it kā šķietami tas varbūt uzreiz nav redzams, vai kuriem tās acis vēl nemirdz, vai arī jaunieši, varbūt, kuri paši sev netic. Kā mēs varam saskatīt viņos potenciālu un likt viņiem justies vērtīgiem, jo tas jau dod to milzu motivāciju kaut ko dzīvē darīt. Atbilde ir ārprātīgi vienkārši. Viņi ir jāsadzird. Man tikko pirms 3 nedēļām bija viens gadījums, man meitene atnāca konsultācijā, viņa nebija rakstījusi noslēguma darbu. Viņa apsēdās rakstīt noslēguma darbus. Viņai teica, es būšu tepatās, ja tev kaut ko vajag. Viņa raksta, un viņai ik pa laikam kāds jautājums. Un tad kad viņa to uzraksta, es saku, Klau, kā tev gāja? Viņa saka, jauniešu klasiski atbild normāli. Tas tā. Un tad viņai saka, Klau, bet ko nozīmē normāli? Es saku, kurš uzdevums tev vairāk? Un tad mēs sākam tā runāt, un tad es viņai saku, es nesaukšu viņas vārdu, es saku, Klau, bet ko tu gribi darīt turpmāk? Viņa saka, es gribu būt vetārste. Viņa mācās ģimnāzijā, 9. klasē.
Viņai teorētiski pēc principa, ka viņa ir ģimnāzijā, viņai būtu jāiet tālāk uz ģimnāziju, un viņai būtu jāiet tālāk uz augstskolu. Tas būtu potenciāli tas ceļš, kā viņa virzītos. Un es viņai saku, klau, bet, zin kā, es zinu, tūlīt vienai skolai būs atvērtās durvis vetārstiem. Vetārstu palīgs, tā profesija saucās. Un es saku, es tev aizsūtīšu informāciju, līdz ko viņa būs. Un, ja ir tā informācija, mums pienāk nākamā stunda, es aizēju pie viņas, saku, es viņai rādu telefonā, es saku, kur ir? Es saku, skolotāji, jūs varat atsūtīt man uz e-klasi. Un es aizsūtu viņai uz e-klasi. Un visticamāk, viņa tur tālāk dosies, bet tas jau ir tas stāsts, ka pirmkārt tam bērnam ir jākļūst, skaidrs, viņa jau pati bija to izdomājusi, bet lai viņa arī tur izdomātu, man arī tādi gadījumi bijuši, kur es palīdzu bērnam tikt vai jaunietim tikt uz tā ceļa, kur viņam šķiet, šis varētu būt tas veids. Tās ir sarunas un vienkārši pajautāt, klau, ko tu gribi darīt, kas tev, un tā ir vēl viena lieta, tā ir mana ambīcija Raunāk. Mana ambīcija Raunā ir uzbūvēt skolu, kur bērni, es neesmu tagad maksimālists, bet 90% bērni saprot savas stiprās un vājās puses, jo es gribu, lai viņi pabeidzot pamatskolu saprot, tad manas spēcīgās puses ir šitās, un manas vājās puses šitās, kur, es viņas varu trenēt, droši vien varu kaut kā darīt ar viņām, bet, ja es tagad šaušu, tad, nebūs tajā virzienā. Bet manas spēcīgās ir šī, un līdz ar to, tad es esmu gatavs doties tur. Un to es saredzu kā ļoti jēgpilnu karjeras izglītību. Ka bērns vienu 4-5 gadu laikā, ja mēs sākam to darīt, piemēram, no 4. klases, ka viņš to saprot, jo mazākajā posmā mums ir, mana galvā ir sava iecerē, kā mazajiem to dabūt gatavu, līdz 4. bet no 4. un uz augšu, ka viņi dabū atbildi uz šo jautājumu, ejot cauri gadiem, kas tad ir tās manas spēcīgās vai vājās puses. Jā, kā tas skolēns var attīstīt savu potenciālu un noticēt, un ka visus nevar, ka nesvinēt tikai tos sasniegumus olimpiādēs un desmitniekus matemātikā, bet kopumā, protams, skatīties uz mazākām uzvarām un mazākiem sasniegumiem, kas cilvēkam ļauj īstenot savu potenciālu dzīvē un tiekties uz tiem saviem sapņiem. Jā, mēs par ļoti daudz, ko esam izrunājuši, un laiks jau droši vien ir aizticējis vairāk nekā mēs bijām ieplānojuši, bet varbūt tad tuvojoties tādam noslēgumam, ja tev būtu iespēja mainīt vienu lietu Latvijas izglītības sistēmā jau rītdien, kas tā būtu un kāpēc? Lai cik triviāli būtu, iepriekšējā izglītības ministri uzdeva man tieši tādu pašu jautājumu. Es strādāju izglītības ministrijām. Un es viņai atbildēju, ka vienu lietu šajā sistēmā mainīt nav jēgas. Tas, ko es sapratu, ir jāmaina. Respektīvi, tas, ko es darītu, es zinu, cik tas ir smagi, un man nav ilūzija par to, cik tas varētu būt grūti, bet es pārskatītu vispār kopumā sistēmu, uzmanību veltot tieši bērnu un jauniešu tam attīstības ceļam. Proti, kā viņi nokļūst un kur viņi nokļūst un kad ir kaut kādi stopi. Pašlaik mums ir tāda 9. klase, un tad ir vidusskola, ģimnāzija vai profesionālās izglītības iestāde. Es pārskatītu šo ceļu, es iespējams mainītu tās robežas turp atpakaļ, skatītos, varbūt pamatskola ir līdz 8. klasei, tālāk ir virzieni, padziļinājumi kaut kādā formātā. Proti, tas, ko es pārskatītu bērnu attīstības ceļu. Jo šobrīd es redzu, ka viņš kaut kur buksē, viņam nav tā, tur nav tās vajadzīgās ietekmes, kāda viņai būtu jābūt, ja es 12 gadus pavadu skolā. Bet man atbilde ir laikam tajā attīstības ceļā. Mēs ar kolēģiem IZM sākām šo kaut kā būvēt, zīmēt kaut kādas lielās schēmas pie iepriekšējā ministra. Mēs pat tikām līdz tādam nosacīti jēdzīgam melnrakstam, jo tur ir ļoti daudz apakšā sarežģīti jautājumi, kas notiek kvalifikācijām, profesionālajā izglītībā, kādā veidā bērni var atgriezties, ja viņi, piemēram, ir izvēlējušies, piemēram, nepareizo vai kā citādi. Tas saistās ļoti daudz ar karjeras izglītību. Tad tie aspekti ļoti daudz, ar ko tas saistīts. Tā nav tā aptuveni paņem vienu lietu. Izglītībā tajā brīdī, kad mēs atveram vienu atploksnīti vaļā, automātiski atverās vēl 4. Un tad tajā brīdī, kad tu no 4 atver vienu, automātiski atverās vēl 4. Un tā ir tās komplicētība un sarežģītība. Un kāds būtu ieteikums jaunam skolotājam vai skolotājai, kas nāk, lai tomēr paliktu tajā izglītības vidē?
Man tas, ko es iesaku saviem jaunajiem skolotājiem, kas ir manā pārziņā, vai, kā saka, tos, kurus es ikdienā atbalstu, pirmā lieta, ko es viņiem saku, jums ir jāsameklē cilvēks, kuram jūs varat uzticēties. Pilnīgi vienalga, kas tas ir māma, tētis, draugs, draudzene, vadītājs, vietnieks, cits kolēģis. Pilnīgi vienalga. Bet pirmā lieta jāsmeklē cilvēks, kuram jūs varat uzticēties un norunāt lietas. Un tāpēc bieži saku, tie, kuri precējušies, saku, varbūt nevajag tur to vīru un sievu tā apgrūtināt un ikdienā runāt tikai par bērniem skolu, jo tad tas var novest pie bēdīga rezultāta. Bet vienkārši, ja saprot, ka tai otrai pusītē šis neinteresē, un tā arī var būt, tad atrast vienkārši cilvēku, uz kuru var norunāt kaut kādas lietas. Un otrā lieta, ko es parasti iesaku, neizgudrojam riteni un pasauli no jauna. Ir ļoti daudz, kas radīts. Šobrīd mums ir brīnišķīgs resurs, kas ir mākslīgais intelekts, kas ļauj tehniskas darbības izdarīt nenormāli ātri, un viņš to izdara ļoti precīzi. Neizgudrot no jauna prasīt, jo skolotāja profesija nav pirmo gadu. Viņa jau ir gadiem, un jums ir daudz kolēģi, kuri ir tajā pašā mācībspēkā misijā, prasīt, rakstīt vienkārši materiālus vai kā citādi, jo tas izaicinājums jaunajiem skolotājiem jau ir tieši tāds. Pirmā lieta ir emocionālā noturība, tātad ļoti daudz jaunas situācijas, jauni gadījumi, jauni aspekti, kam pievērst, tā ir viena lieta, un līdz ar to man ir vajadzīgs cilvēks, ar ko šito vispār norunāt, kā šito sagramot. Klau, man kāds pateiks šito, tev pretī kāds pateiks, zini, tas vispār nekas nav. Un tad otrs, kas ir ļoti vajadzīgs, ir tieši tas, ko tad darīt, ko tad ar bērniem vai jauniešiem stundās darīt. Tas saucamais metodiskais atbalsts. Un ja šīs divas lietas ir spēcīgas vai viņas ir sakārtotas, tad faktiski jautājums par promdošanos jau parasti arī nav. Un pēdējais jautājums tad būs par, kāda izstītos jēgpilnas sadarbības starp skolām un organizācijām, potenciāliem darba devējiem nākotnē. Ja, skolas un uzņēmumi, vai šī sadarbība vispār notiek kaut cik? Es saprotu, ka iespējamās misijas ietvaros tas notiek, jo mēs arī kā uzņēmums atbalstam un piedāvājam mācības skolēniem, bet vai tev būtu komentārs, kā tā jēgpilnā sadarbība izstītos, lai no tās tiešām būtu jēga? Tas, ko es gribu raunā arī tām stiprajām un vājām pusēm blakus ieviest, es nezinu, kas man varētu patikt, pieņemsim triviāli mašīnas. Tad tas, ko es gribētu, lai tas jaunietis pieredz, ka viņš pieredz arī to reālo remontdarbnīcu, ka viņš pieredz arī to tehnikumu, kurš to mācās, ka viņš pieredz vēl citas lietas, lai viņš saprot, vai tiešām tā ir tā spēcīgā puse. Un tā es redzu arī to uzņēmumu sadarbību ar skolām, ka uzņēmumi var būt ļoti palīdzoši skolām vienkārši atvērt durvis un ieraudzīt. Ka es varbūt tas ir stāsts arī īstenībā par mani, kā es kļuvu par vēsturnieku. Es skatījos bērnībā Indiana Jones, likās, wow, kur kapenis tur, tur zelta statuiņas vēl. Un, protams, manai pateicoties arī vēstures skolē, kur vēsture bija interesanta, man likās, wow, tur es būšu arheologs, braukšu uz Ēģipti, rakšu. Vēsturnieki to nedara ikdienā. Tāda lielākā daļa katrā ziņā to nedara. Un tas ir tas, ja es iedomājos, ka man patiks skrūvēt mašīnas, vai man tiešām patiks skrūvēt. Un tas ir tas veids, ka uzņēmumi atver durvis un īstenībā izstāsta, Klau, īstenībā tas, kurš tās mašīnas skrūvē, viņam pieejams šādas tehnoloģijas, viņš to dara 8 stundas dienā, un vispār viņš ir šitajā vidē. Un tas jaunietis ieraug un domā, gribu būt vai negribu. Un tad viņš vēl pamēģina. Un tas ir tas formāts, kā es gribu raunāt to savilkt kopā. Tātad spēcīgās vājās puses, caur dažādām neformālajām aktivitātēm. Un tajā brīdī, kad mēs saprotam kaut kādu grupu vajadzības, ka mēs tās grupas turien arī aizbīdam. Un sakam, gribat kļūt par menedžeriem? Ok. Sarunājam uzņēmumu, kur jums būs pretī menedžers, kurš izstāstīs jums. Es teicu, ka pēdējais jautājums, šis man saintriģēja, jo es domāju, cik tev ir brīvas rokas, lai tu tā rīkotos, un cik liels ir tas birokrātijas sloks no augšas, kas tev ierobežo tās tavas iniciatīvas? Patiesībā sakot, tas ir mīts par birokrātiju. Vismaz skolu, bieži runā par to, ka valsts apgrūtina skolām dzīvi. Es tā nevarētu teikt. Jā, ir zinām procesi, kur ir varbūt
būt tur sarežģītāk. Ja? Tur valsts pārbaudas darba organizēšana, vēl tur kaut kādas lietas. Jā, tas tur ir. Bet es gribētu teikt, ka skolām jau lielāka darīšana ir ar pašvaldībām. Un te atšķirās tas stāsts par birokrātiju. Būs pašvaldības, kur viņi ir smagnējāki, būs pašvaldības, kur viņi ir mazāk smagnēja. Bet, lai to, ko es tagad minēju, izdarīt, man neviens neierobežo šo darīt. Vienīgā lieta ir par to, vai es varu tiešām tiem visiem cilvēkiem, kuri būs iesaistīti, vai es varu viņiem kaut kā pateikt paldies. Es vienmēr nerunāju par maksāšanu, bet varbūt kaut vai triviāli, vai vienkārši pateikt paldies, vai man ir finanses arī tam. Tas ir tas, kas man dara bažīgi, īpaši pašvaldību budžetu kontekstā, jo skolu budžetus ārpus skolotāju algām veido pašvaldību budžeta daļa. Un, ņemot vērā šobrīd pašvaldību budžeta stāvokli, tas aizvien tiek griezts nost. Un tad mēs šogad jau sastopamies pirmo gadījumu, kad mēs jau skatāmies, kā labāk šeit eksistēt. Paldies! Paldies Edgaram par interesantu sarunu un visnotaļ aktuāli. Paldies klausītājiem un skatītājiem par klausīšanos. Tātad šajā epizodē runājām par izglītību, kā cilvēka kapitāla pamatu un par skolu, gan kā organizāciju, gan kā darba vidi, gan kā vietu, kur mācīties un augt gan skolēnam, gan skolotājiem. Paldies! Tātad raidieraksta viesis Edgars Plētens, Raunas pamatskolas direktors, vēsturnieks, pieredzējis iespējamās misijas un mācību spēku programmas, gan kurators, gan mācību spēks. Un Cēsu draudzīgi aicinājumu valsts ģimnāzijas skolotājs titulēts, respektīvi cilvēks izglītības jomā. Un sarunu vadīju es, Agnes Cimdiņa, antropoloģe un PricewaterhouseCoopers dažādības un iekļaušanas prakses vadītāja Baltijā. Paldies!